Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Pirmais solis, kas jums jāveic, ir ierīces pārbaude. Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no elektrotīkla. Pārbaudiet, vai nav redzamu bojājumu. Skatieties, vai nav saplēstu vadu, vai ierīces korpusā nav plaisu. Ja pamanāt kaut ko neparastu, tas varētu norādīt uz nopietnākām problēmām, tādēļ ieteicams nekavējoties meklēt profesionālu palīdzību. Otrajā solī veiciet bezmaksas diagnostiku. Šī diagnostika ļaus jums noteikt ierīces problēmas avotu. Daudzi servisi piedāvā bezmaksas diagnostikas pakalpojumus, tādēļ, ja neesat pārliecināts par problēmu, sazinieties ar tuvāko servisa centru. Speciālisti varēs noteikt, vai ierīcei ir nepieciešama apkope vai remonts. Trešais solis ir ierīces tīrīšana. Pirms veikt jebkādas remonta darbības, rūpīgi notīriet ierīci. Izņemiet filtru un noskalojiet to zem tekoša ūdens. Pārliecinieties, ka tas ir pilnībā izžūts pirms atgriešanas ierīcē. Tīriet arī korpusu un ventilatorus, lai novērstu putekļu uzkrāšanos, kas varētu ietekmēt ierīces darbību. Ceturtajā solī apsveriet iespēju pieprasīt saņemšanu pie durvīm. Daudzi servisi piedāvā pakalpojumu, kurā ierīci varat nodot remontam tieši no mājām. Tas ir ērti un ļauj jums ietaupīt laiku. Sazinieties ar servisa centru, lai noskaidrotu, kā notiek šī procedūra un kādi ir nosacījumi. Piektais solis ir piedāvājuma saņemšana pirms remonta. Kad servisa centrs ir noteicis problēmu, lūdziet izsmeļošu piedāvājumu par nepieciešamajiem remonta darbiem un izmaksām. Tas ļaus jums izprast, ko tieši plāno darīt un kādas būs kopējās izmaksas. Ja piedāvājums ir pieņemams, varat dot zaļo gaismu remontam. Sestais solis ir remonta uzraudzība. Kad remonts ir uzsākts, ir svarīgi regulāri sazināties ar servisa centru, lai uzzinātu, kā norit darbs. Dažos gadījumos var rasties papildu problēmas, par kurām var būt nepieciešama papildus apstiprināšana no jūsu puses. Septītais solis ir pārbaudīt ierīci pēc remonta. Kad remonts ir pabeigts, pirms ierīces atgriešanas mājās, pārliecinieties, ka tā darbojas pareizi. Veiciet visus nepieciešamos testus, lai nodrošinātu, ka ierīce ir atgriezusies savā iepriekšējā stāvoklī. Šie soļi palīdzēs jums ne tikai rūpēties par jūsu Dyson ierīci, bet arī nodrošinās, ka tā kalpos jums ilgstoši, saglabājot tās optimālo veiktspēju. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.